liekas, ka tie paši putniņu plakāti domāti tam, lai nomierinātu šos te antifašistus, kas tur plosās. Tad jau pēc tam skatīsimies kā. Drīksti manas plecs. Orlatov. Rīgas doma? Es saku Orlatov. Nu jā, tak. Klausies, kur latvieši, kas kaut ko var dziedāt, lai šito pārstāvs? Ko? Vainīgi staļņīs par teroru, jau pukuniem, jau pie tā pieminēk, ja? Oskar. Man vērtē, varbūt uztaisīt. Jā. Kādai video kamerā. Bet kāds? Oskar. Kas paliek? Tas ir biedrība. Viņam prasa, kas tur bļauj vai komunisti. Nē, tā kā Esam nāc. Stalinists. Okay. Jā. Juda? Jā, Juda. Nu, Juda Stalinists. Jā, tā kā. Tu tas pēc, īsti. Bet, jā. Viņi iet ar plakātiem pretī. Ja vismaz ir viņiem pretī, jau tu nav te gājienā. Jā, viņi tagad iesatiem plakātiem liekas pretī. Nu labi, ja tagad jau viņi vismaz ir pretēji. Nu, pretim tiem klaigātājiem. Bet nu vienalga. Tur ir viena maisa soņa, kas man pazīst. Tā ir Vācijas karoga. Куда вам хотелось?
1943. gadā. 15. februāris aprīļa pirms. Samast meil ei ole ju midagi häbeneda, et meie mehed võitlesid väga õigel. Sauc par Ostvējas traģēdiju. Tikai Ostvējas rajona bija sadedzinātas 183 sāģes. Nošauti un sadedzināti 11,383 cilvēki. No tiem 2018 bērni vecumā līdz 12 gadiem. 14,175 iedzīvotājus aizveda piespiedu darbos uz Vāciju, bet bērnus uz Salaspils koncentrācijas nometni. Varšavas geta likvidācijas operācijā 1942. 1943. gados piedalījās arī latviešu formējumā. Varšavā iznīcināja 56,065 cilvēkus. Pēc izmeklēšanas datiem 1945. gadā no 31. janvāra līdz 2. februārim latviešu 15. Waffen-SS divīzijas karavīri dzīvus sadedzināja 35 poļu armijas karagustekņus. Biķernieku mežā nošauti 46,500 cilvēki. Liepājā, Elsos un Cārnikavas stācijā 10,000 cilvēki. Salaspils koncentrācijas nometnē 54,000 cilvēki. Rondulas mežā 38,000 cilvēki. Kopā Latvijas teritorijā Kāda pārspīlēšana ir skaitā? fašisti un vietējie kolaboracionisti iznīcināja Nav precīzi skaitļi. 313,000 mierīgos iedzīvotājus. Nav precīzi skaitļi. Tā ieskaitā 39,835 bērnus un 330,000 padomju karagustekņus. 1943. gadā 18. decembrī Zaļa Goras sādža rietumos no Novgoroda latviešu brīvprātīgas SS brigādes karavīri nošāva 250 mierīgos iedzīvotājus. Bet 1944. gadā Necentīsies novākt šos ziedus. janvārī viņi piedalījās cilvēku masu nošaušanā Čudovas pilsētā, Ļeņingradas apgabalā. 21. janvārī Liepājas sādža šķūni ieslēdza un nošāva 200 cilvēkus. Kopā no 1943. gadā 18. decembrā līdz 1944. gadā